2016. gada 12. klases valsts eksāmenis matemātikā, 25. uzdevums par 1 punktu. Skolā centralizētos eksāmenus kārtoja 20 skolēni. No tiem bioloģijas eksāmenu kārtoja 10 skolēni. Fizikas eksāmenu 5 skolēni. Zināms, ka 3 skolēni kārtoja gan bioloģijas, gan fizikas eksāmenu. Cik skolēnu nekārtoja nevienu no šiem abiem eksāmeniem? Mums prasa, cik nekārtoja. Uzzīmēsim bildīti ar Venn diagrammu. Bioloģija, fizika. Tā, šeit centrā būs bioloģija un fizika. To mēs zinām. Mums teica, ka 3 skolēni. Kopā ir 20 skolēni. Un te pamēģināsim izdomāt bioloģiju. Cik kārtoja? 10 skolēni, bet no tiem 3 kārtoja gan bioloģiju, gan fiziku. 10 mīnus 3, 7 kārtoja tikai bioloģiju. Tā, tagad izreikināsim fiziku, tikai fiziku. Kopā 5, bet 3 kārtoja abus eksāmenus, tas ir 2. Tikai fiziku. Tikai fiziku. 2, 7. Nu, kopā mēs varam sarēķināt, cik tad mums kārtoja. 3 skolēni kārtoja abus eksāmenus. Tā, mums ir skaitlīši. Eksāmenus kārtoja 3 plus 7 plus 2 ir 12 skolēni. Kārtoja, bet mums prasa nekārtoja. Un cik tam mums nekārtoja? 20 mīnus 12. Sākuma kopējais skolēnu skaits. Ir 8 skolēni nekārtoja. 8 skolēni. Nevienu no eksāmeniem. Un kaut kur lejā, kur ir paredzēta atbilde, pierakstam 8 skolēnus. Paldies par uzmanību!